Ap 600 metru garā Locens iela Tukumā ir viena no 5 ielām, kuras rekonstrukcija tiks īstenot Eiropas Savienības finansētā programmā, kurā atbalstu var saņemt tikai uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto teritoriju atjaunošanai. Uzstādījumu jeb kritēriju, kad pašvaldība var realizēt Eiropas struktūra fondus 1 eiro pret 1 eiro, ko iegulda uzņēmējs, vai arī pret radītajām darba vietām, kur vienas darba vietas vērtība ir 41 000 eiro. Projekta pirmajā kārtā tiks rekonstruēts tikai rūpnīcai pieguļošās teritorijas posms. Ielas daļa, uz kuras atrodas privātīpašuma remonts, sagaidīs, ja no šajā programmā Tukumā piešķirtajiem 5 miljoniem eiro būs vēl kas palicis pāri. Tas varētu būt pēc visu projektu kopējo cenu aptauju pabeigšanas, kad mēs redzēsim, cik mums paliek vēl līdzekļi, lai varētu projektus, kuriem ir paredzētas otrās kārtas, realizēt. Iebraukt un izbraukt no Locens ielas iedzīvotāji var tikai pa posmu, kur rekonstrukcija sāksies jau jūlijā. Tāpēc pa Durbas parka palienas zonu tiek būvēts vienvirziena pagaidu grants ceļš ar iebraukšanas kabatām. Esošais celiņš tiks paplitināts maksimums līdz 3 metriem, un, lai to ierīkotu, ir nepieciešams atsevišķās vietās izņemt ārā kokus, kur diametrs ir mazāks par 12 centimetriem. Kā atzīst valsts vides dienests, ietekmes uz vidi novērtējums šim projektam nesot nepieciešams. Tomēr šādam risinājumam piekrīt vien retais. Normāli, ja mums pēc tam sakārto ielu, kāpēc ne? Tās zaļās zonas nav žēl? Tur tāpat ir pietiekami plats, un kas tur brauks tikai mūsu mašīnas vietējie. Daudz biežāk tukumnieki iebilst pret šādu iejaukšanos dabā. Nē, es domāju, ka tā ir cilvēkiem ļoti laba pastaigāšanās vieta. Es domāju, ka tas ir galīgi garām ar visu to rekonstrukciju. Var par rūpnīcu teritoriju uztaisīt, apbraucamos ceļus var te uztaisīt. Tas gan daudz lētāk, gan būtu arī, es nezinu, kas tur darās. Šāda alternatīva gan praktiski nesot iespējama, jo daļa no gājēju celiņa, kas ved pār upi, ir privāti īpašums. Turklāt aprēķina liecinot, ka tā izmaksas pārsniegtu 60 000 eiro, bet pagaidu ceļš caur parku vien ap 7 000 eiro.